Labdien, NRA-TV skatītājiem! Kā gadu arī šogad norisinās Eirovīzijas dziesmu konkurss 2013. Kādi pārsteigumi, kādas dziesmas, kādi jaunie izpildītāji mūs pārsteigs šogad, to uzzināsim jau pēc neliela brīža. Ar mani kopā ir Dominiks Okolo, dziesmas Good Woman izpildītājs. Vairumam skatītāji noteikti ir jautājums, ko nigērietis dara Latvijā. Es jau esmu Latvijā 10 gadi, un esmu profesionāls tulks, pabeidzu Ventspilsē augstskolu maģistrantūru par tulkojumu. Un strādāju par tulku Latvijā un sniedzu angļu, franču, itāļu valodas apmācību. Eirovīzijas dziesmu esat pats atcerējis? Jā. Par ko ir dziesma? Dziesma ir par katram vīram, vīrietim, kam ir savu mīļoto, kuram viņš ļoti mīl. Un dziesma ir par mīlestību, par to, ka jānovērtē mūsu sievas, mūsu meitenēm, un tā ir, par ko dziesmā ir. Pastāv uzskats, ka Eirodziesmai ir jābūt lipīgai, un jau pēc pirmās reizes viņa ir jāatcerās. Tas tā, ka skatītājs varētu uzrunāt. Vai tu atceries kādu no dziesmām, kas iepriekš Eirovīzijā ir uzvarējušas? Jā, protams. Es atceros The World is Not Over no Walters un Kaža. Man patīk, ka es domāju, 5. vietā viņi Eiropā sasniegt. Tas bija forši. Es jau sen gribēju piedalīties Eirovīzijā, bet nebija iespējas līdz šim. Tā kā runāja par lipīguma, šo dziesmu Good Woman ir dancehall music. Un dancehall ir tāda, kad dzied, uzreiz gribās dejot, gribās kustēties, jo šogad es saprotu, ka Eirovīzijas moto ir piecel kājas Eiropu, un es domāju, ka šo dziesmu piecels kāja Eiropu.